Es piedāvāju zeltu vai apskāvienu. Kā jums liekas, kāds vairāk izvēlējās zeltu vai apskāvienu? Bļaujam, zelts vai apskāvienu? Tad īstenībā atklāšu noslēpumu. 99% bija izvēlējušies mīļumu un apskāvienu. Tas nozīmē, ka Latvijā un Baltijā un Lietuvā, Igaunijā ir cilvēkiem, kuriem nav sveša mīlestība, miers un saticība. Vai ne? Paldies mazās ģildes organizētājiem par šo jauko pasākumu. Varam aplaudēt viņiem? Aplaudēsim! Jā, aplaudējam organizatoriem! Un Rīgas domē arī uzgavilēsim! Rīgas domē! Aplausiņi! Mani mīļie draudziņi, un atcerēsimies, šie svētki varam vienoties draudzīgi, ka šie svētki nebūs par apdāvināšanos 300-600 dāvanas vienam bērniņam, kuru pēc tam nav kur likt tās dāvaniņas. Varam mēs tā draudzīgi vienoties, ka šis ir brīnumu personiskās un īpašo roku darinātas dāvaniņu Ziemassvētku laiks. Varam vienoties? Paceļam rokas, kurš piekrīt un skaļi nobļaujamies. Brīnišķīgi! Man uzreiz sirsniņa ir mierīga. Vai jūs zinājāt, mani bērniņi, kad pēc Ziemassvētkiem jūsu darinātās kartiņas, egļu rotājumu un mantiņas silda sirsniņu visa gada garumā? Visa gada garumā. Tas ir tik mīļi.